Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis priekšlikums ir tas fundaments. Jeb šie priekšlikumi 14, 15, 16 arī atgriezties atpakaļ pie tā, kā bija pirms pirmā lasījuma. Jo pirmajā lasījumā, principā, tika izsvītrota šī tālmācības iespēja pamatskolā. Tad uz otro lasījumu ir tāds kā uzlabojums, ka tomēr 1 līdz 6, bet ar atrunām. Tad šeit mans piedāvājums pamatā ir, kad mēs tālmācību piedāvājam visam pamatizglītības un arī vidējās izglītības posmam, kad var, bet, protams, kombinācijā ar šīm kontroles un arī kvalitātes uzlabošanas sistēmām, ar digitālajiem rīkiem. Un tad tas viss var ļoti labi strādāt un funkcionēt. Jo, ja šajā brīdī mēs nobalsojam pret, tad, principā, viņš aiziet šo neprāta ceļu, kur mēs šķirojam nevis skolas, nevis uzstādam noteikumus skolām, bet šķirojam bērnus. Kad būs atkarīgs no tā, kādā ģimenē šis bērns ir piedzimis. Ja viņš būs diplomātu ģimenē, vai konsulāru ģimenē, tad viņš varēs mācīties tālmācībā, vai diasporas bērni varēs mācīties tālmācībā, bet citi nē. Un tāpēc es aicinu, ka mēs atbalstam šo priekšlikumu. Un mēs atgriežam atpakaļ, tā kā tas bija līdz šim izglītības likumā, ka tālmācība ir pieejama visos šajos posmos, un tad strādājam pie uzlabojumiem. Jo pārējie priekšlikumi, tie ir par uzlabojumiem, par dažādām, kā mēs ko saucam, un uzlabojam procesu. Bet šis ir tas, kas izsauc vislielāko rezonanci, kas principā 3 dienās savāca 11,000 parakstus šeit Latvijā, un tie bija cilvēki, kas iestājās par līdzcilvēku. Iestājās par līdzcilvēku un par līdztiesību, un ka mēs skatāmies arī uz tiem, kuriem varbūt nav pieejama tā skola tāda, kāda viņi ir. Un arī parunājot ar pedagogiem, kas ir šajā klasiskajā klātienes skolā, kas arī saka, ka šie procesi bieži vien arī atvieglo viņu darbu. Jo arī cilvēki, kuriem ir piemērota šī tālmācība, šie bērni, tad bieži vien viņi paņem ļoti daudz papildus resursu. Un Izglītības zinātnes ministrija lepni saka, mēs nodrošināsim papildus darbiniekus, būs palīgi, būs vēl kādas lietas. Mēs varam zīmēt ideālo pasauli, kur kādam bērnam ar īpašākām vajadzībām būs klāt cilvēks, kas viņu aprūpēs un darīs. Bet ikdienā tas tā nenotiek. Tas tā nenotiek. Un tā ir izdegšana arī pedagogiem, kas māca. Un tāpēc šādai iespējai ir jāpaliek. Tāpēc es aicinu vēlreiz, tiešām, nākat pie prāta un atgriežat atpakaļ to, un pēc tam sakārtojam caur ministru kabinetu šos nosacījumus. Ja ir 30 skolas, un iespējams pat lielākā daļa varbūt nestrādā pietiekami godprātīgi, bet tad strādājam ar tām skolām, nevis mēģinam ierobežot bērnus un vecākus. Arī daudz kur skaidri ir pateikts, ka izglītībai ir jāatbilst bērna labākajām interesēm. Vai tās patiešām ir bērna labākās intereses? Jo bieži vien ir vecāki ar bērniem, kuri cieš no mobbinga, no vēl dažādām lietām. Un tad es pat esmu dzirdējis tādas replikas, kad kādu viņiem taču ir jāpierod. Kā tad viņi nonāks dzīvē, kad viņi nebūs pieraduši? Nē, tā tas nenotiek. Tas, kas cieš, tas liks ciest arī apkārtējiem pēc tam. Tas, kurš izjūt mīlestību, tas liks izjust to arī apkārtējiem. Un tā ir tā galvenā lieta, ka bērnam ir patiešām jāatbilst viņu labākajām interesēm. Bērna labākās intereses ir būt kopā ar ģimeni, būt kopā ar mammu un tēti, ja ir uz kādu brīdi jāpārvācās. Un tieši tāpat tās būt kopā ģimenē, kur ir vīrs un sieva, kur tu rādi šo ģimenes modeli, ka bērns nejūtās neapdraudēts, bet jūtās tur pilnīgs. Un es par šo vīru un sievu arī uzsveru to, ka nav pareizi, kad viens no vecākiem dodas projām kaut kur strādāt, un otrs paliek dēļ bērniem, dēļ skolas, tepatās mājās, un ir jābrauc kopā. Ģimenē ir jābūt kopā. Un tas būs daudz labāk un daudz vairāk bērnu interesēs, nekā kad mēs to izdalīsim. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un patiešām parādīt, ka mums rūp
šie cilvēki, ka mums rūp bērni un ka mēs pieejam pēc būtības jautājumam, ka mēs šķirojam skolas, uzstādam noteikumus, nevis šķirojam bērnus. Paldies! Vārds deputātei Ilzei Indriksonei. Cienījamie kolēģi, šis ir tiešām tas priekšlikums, kas var mūs arī komisijas diskusijās novest atpakaļ pie tā brīža, kad mēs rūpējamies par izglītības kvalitāti un izglītības iespējām ikvienam. Šo bērnu, kas mācās no 1. līdz 6. klasē tālmācībā, ir mazliet vairāk kā 1000. Uz visu Latviju tas nav daudz, bet viņi to ir izvēlējušies, viņu ģimenes to ir izvēlējušās. Kopumā pamatskolas tālmācību programmās mācās ap 3500 bērnu. Trešdaļa no šiem bērniem dzīvo ārvalstīs. Katrs 5. ir cietis no mobbinga. Liela daļa ar nopietniem veselības traucējumiem. Un šie skaļi nav izdomāti, un tās nav emocijas, tie ir valsts izglītības kvalitātes dienesta dati. Un mēs noteikti neprasam turpināt kā līdz šim. Mēs prasam, lai būtu kvalitāte, lai ir skaidri kritēriji, stingra akreditācija, arī mācību līdzekļi nodrošināt, pedagogu profesionālu pilnveidu. Bet aizliegt visu tālmācības formu, tas nozīmē izdzēst gaismu telpā, nevis ieskrūvēt sabojātās spuldzītes vietā jaunu. Klātienes skola ir lielceļš. Tas lieliski der vairumam, bet ir bērni, kuriem vajadzīgs citāds ceļš. Drošs, apgaismots ar norādēm un padomdevējiem. Varbūt līkumains, bet viņiem piemērotākais. Vai tiešām valsts teiks, šis ceļš ir lieks? Šajā zālē bieži izskan bažas par nācijas demogrāfiju, emigrāciju, mobbingu. Tālmācība, protams, nav visu problēmu risinājums. Taču tā ir iespēja tiem bērniem, kam šis apgaismotais lielais lielceļš, kas pilns ar automašīnām, nav piemērots. Un katrs bērns, ko mēs noturam latviskā izglītībā, ir uzvara gan valstī, gan arī tautas dvēselē. Un mēs vēlamies radīt tādu risinājumu, kas ceļ kvalitāti, nevis samazina iespējas. Es aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, strādāt kopā, lai no šīs zāles izskanētu nevis aizliegums, bet solījums. Mēs esam valsts, kas savus bērnus nešķiro pēc mācību formas vai dzīves vietas, bet sniedz kvalitīvas izglītības iespējas atbilstoši viņu vajadzībām. Aicinu atbalstīt. Vārds deputātei Antoņinai Ņinaševai. Man tiešām žēl, ka var pateikt, ka vieni deputāti, kas strādā ilgi un kopā ar mēs visiem ekspertiem un arī jums tajā skaitā par izglītību runājam un rūpējamies par kvalitatīvāku un tiešām pieejamāku un iekļaujošu izglītību katram bērnam, ka tieši šajā priekšlikumā kaut kas varētu atrisināties, ja tagad būs nobalsots. Vēlreiz kvalitāti priekšlikumu būs tālāk, un tie arī tika atbalstīti komisijā un arī izstrādāti kopā. Un šeit attiecīgi pasakot, ka arī sākumskolas posmā ir iespējama tālmācība, kura likumā ir nodefinēta kā patstāvīga forma, kur ne vecāks nav atbildīgs, ne pedagogs nav atbildīgs, bet patstāvīga atbildība, tad es neuzskatu, ka tas ir pareizi, ka mēs varam pateikt, ka bērns 1., 2., 3. klasē patstāvīgi uzņēmās atbildību likuma priekšā un vispār savas izglītības priekšā atbildību par savu izglītību. Tur ir jābūt kādam atbildīgam tajā brīdī, kamēr viņš vēl iemācās mācīties. Bet, precizējot, tas neizslēdz nekadā gadījumā to, ka ir tik dažādi gadījumi un tik dažādas vajadzības, kuras mēs zinām un apzināmies, kur gan skolotāji piemēro to diferencētu pieeju, gan skolas nāk pretī ar risinājumu, gan arī tiešām tālmācība, kvalitatīva tālmācība var būt kā risinājums, gan arī izglītība ģimenē var būt kā risinājums, bet ir jautājums tikai par to, vai mēs saprotam, kurš ir atbildīgais, kurā vecuma posmā par bērna izglītību. Paldies un aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Grasbergam otro reizi. Jā, kolēģi, saka pilnīgas muļķības. Šis priekšlikums neatceļ nekādas terminoloģiju maiņas un to, kas ir ieviests. Šis vienkārši runā par 8. pantu, kur mēs atliekam atpakaļ, ka tālmācība ir iespējama arī
pamatskolas posmā visā. Ja? Nekādas netiek mainīts vispārējais, par ko mēs esam diskutējuši un ko vēl diskutēsim. Tāpēc nevajag melot, klāji melot. Šis priekšlikums atgriež atpakaļ to, ka mēs šo te tālmācības programmu īstenojam visā izglītības šajā te procesā. Un tas, ko es teicu pārējo, kad jā, mums paliek visi deliģējumi, visi par to, kā mēs uzlabosim šo te tālmācību. Tas, kas bija ielikts vēl pirms tam iekšā par kombinēto, ka to tad varētu būt attiecināt uz to 1,6, bet to mēs noraidījām. Ja? To neakceptēja. Līdz ar to tad šis ir tas brīdis, kad tā tālmācība var parādīties atpakaļ pamatskolas posmam. Arī 1,6, un īstenībā tas, kas man ļoti uzrunāja, bija no Wings for Will organizācijas, kāda meitene, kas rakstīja, viņa saka, ka tā bija vienīgā iespēja uzsākt šīs te mācības skolā, jo ne klases biedri, ne visi nespēja viņu iznēsāt šajos te pirmajos posmos. Un pēc tam jau, ka pati jau bija pietiekami stipra, viņa varēja jau turpināt šīs te mācības klātienes skolā, bet viņa saka, paldies, kad bija tā tālmācība. Jāni, lūdzu, cīnies par to. Tāpēc es arī cīnos, kad ir bērni, kuri nevar. Kā jūs to nesaprotat, ka tas ir maza daļiņa? Atļaujiet viņiem šo iespēju uzsākt mācības tālmācībā, un pēc tam, kad viņi jau pieaug, tad tomēr fizioloģija vēl viss kaut kas mainās un daudz kas kļūst iespējams. Jo mācības ģimenē visiem vecākiem nebūs iespējams. Ne visi to var nodrošināt. Nākat pie prāta un atbalstat šo priekšlikumu. Paldies! Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 16 atturas 32 priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, mazliet īsumā, par ko tad mēs faktiski šobrīd šeit runājam un diskutējam. Šī gada sākums atbildīgā Izglītības kultūras komisija ir saruna par iespējamiem grozījumiem izglītības likumā, ko varētu rosināt pati komisija. Jo jāsakārto terminoloģija. Terminoloģija, kolēģi, pareizi tā bija? Bija. Līdz mums parādās likumprojekts un likumprojektā ir jauninājums, ka tālmācībā vispārējās izglītības pamatizglītības sadaļā 1.–6. klase vairs nebūs. Tās vairs nav jautājums par terminoloģiju. Un reflektējot arī uz Antoņinu Ņināšavu par kādiem jauniem terminiem, kas bija ieganstu, lai neatbalstītu Nacionālās apvienības vai Latvijas pirmajā vietā, priekšlikums tur šeit nav vārds kombinēt. Mēs esam saglabājuši to pašu terminoloģiju, kas bija iepriekš, un kas arī ir šī likuma projekta jauno terminu būtībā. Respektīvi, kolēģi, mēs no terminu precizēšanas, zinot to, ka grozījumi izglītības likumā iepriekš bijuši daudz un dikti, tiešām bija dažādi termini, mēs vienkārši aizgājām pie tā, kad izglītības komisijas, jāsaka, ir vadītājas personā un atsevišķu koalīcijas deputātu personā nolēmām, tad ir problēmas tajā tālmācībā, tad ko mēs varam darīt, īsti uzlabot nezinām kā vai nav priekšlikumu, tad nebūs tālmācības. 1.–6. klase nekādas tālmācības. Visiem jāmācās klātienē. Neraugoties to, kā jau minēju, 1000 ģimenes, aptuveni 2500 bērni, kuriem daļa ir diplomāti, daļa sporta. Daļai bērni ir reāli uzvedības traucējumi. Vecāki ļoti labi saprot, ka viņi klātienē mācīties nevar. Būs problēmas šiem bērniem. Parastās skolas citu bērnu vecāki un pedagogi saprot, ka šie bērni bez papildus atbalsta personālu, un ja šis atbalsta personāls nav budžetā, klātienē arī viņi visu kopējo izglītības līmeni mazinās noteikti. Visiem ir problēmas. Kādēļ mēs šobrīd šito normu spītīgi vedam? Vienkārši spītīgi. Tas nav nācis no izglītības ministrijas. Tas bija jauninājums pašā komisijā. Es ļoti labi saprotu, es strādāju koalīcijā. Kāds izlēma, tad pārējie mēs visi turam kanti. Koalīcijas stabilitātes vārdā vienkārši turam kanti. Priekš kam mēs atbalstītu šos likuma grozījumus, visus terminu labojumus? Mēs vienkārši izņēmām šo vienu sadaļu ārā, pilnīgi bez jebkāda pamatojuma. Mums, kā jau kolēģi minēja, Valsts izglītības kvalitātes dienas iepriekš komisijā
izglītības stāstīja par šiem bērniem, par procentiem, kādas problēmas, kādēļ viņi izvēlas tālmācību. Absurds. Vai mums šis tiešām pēc būtības, es aicinu cilvēcīgi pēc būtības šo pārskatīt komisijā, izdiskutēt un izņemt šo normu ārā, virzīt tā, kā sākotnēji bijām iecerējuši, vai atbalstīt šo mūsu priekšlikumu. Tāpēc es aicinu kolēģi, padomājam nedaudz plašāk un par konsekventi un par sakām, ko tas nozīmēs gan šiem bērniem 2500 aptuveni, kuriem būs jāmācās klātienē, un ko tas nozīmēs tiem bērniem, kuriem šos bērnus tā skaitā ar nopietniem uzvedības vai daļējiem uzvedības traucējumiem pieliks pārestā klasē, nenodrošinot papildus atbalsta personālu attiecīgai skolai. Paldies! Es pilnīgi piekrītu arī tam, kas izskanēja, ka ir dažādi gadījumi. Ir dažreiz tā nav nekāda izvēle, dažreiz tā ir vienkārši vienīgā izvēle, vai ne? Un tos gadījumus esam arī dzirdējuši un redzējuši, kad pašas skolas pasaka, parastās klātienes skolas pasaka, ka mums īsti vietas nav, mēs jūs nevaram paņemt, bet jums tur ir problēmas ar mācībām, jums ir problēmas ar uzvedību, jums ir visādas problēmas, ziniet, labāk ejiet uz tālmācības skolu. Tādus gadījumus mēs, protams, arī zinām. Bet jautājums, vai mēs tā gribam? Jautājums, vai mēs gribam, lai bērnam, kuram ir grūtības, dažāda veida grūtības varētu būt, ieskaitot arī to, ka saskārās ar vardarbību, arī pats saskārās vai pats, piemēram, veids vardarbību, tad arī tie visi ir gadījumi, kuros mēs pasakam, ja mēs likumā apstiprinam jūsu priekšlikumus, mēs pasakam, ziniet, ja jums ir grūtības 2., 3. klasē, vai jūs esat saskārušies ar vardarbību, jūsu vienīgais veids, tā kā ejiet tad uz to tālmācību. Ejiet un mācieties patstāvīgi. Tad, ja jums ir grūtības, jums ir nevis atbalsts, bet jums ir iespēja aiziet un mācīties patstāvīgi. Tātad tas ir tas, ko jūs piedāvājat. Un tas ir tas, ko es fundamentāli nepiekrītu, jo, protams, izaicinājumi ir, bet mums ar atbalsta personāla stiprināšanu, arī ar jauno finansēšanas modeli, ar atbalsta personāla stiprināšanu, ar vides uzlabošanas, arī drošas vides uzlabošanas, visiem jāstrādā uz to, lai bērni jūtās droši dažādās formās, vai arī klātienes skolās, un tikai vēlreiz precizējot. Klātienes skolas var piedāvāt to kombinētas mācības formas. Tas ir, protams, jautājums, cik lielā procentā, to mēs taču vienojamies, ka runāsim starp 2. un 3. lasījumu, tad, kad mums ministru kabinets atnesīs vismaz to priekšlikumu. Un tad mēs runāsim saturiski par to, kādā procentā. Bet tagad tas ir stāsts par to, ka mēs pasakam, bērns, ja tev ir problēmas, ja tev ir izaicinājumi, ja tev ir grūti tikt galā ar to klātienes skolu, vai tā skola ir vainīga, tas arī ir fakts, ja? Viss, tad tu vienkārši ej un mācies patstāvīgi. Un ka vecāks pat nav atbildīgs par tavu izglītību, jo vecāks par izglītību atbildīgs, protams, realitātē viņš ir, bet likuma priekšā sanāk, ka nav. Jo, ja ir izglītība ģimenē, tad vecāka atbildība. Ja tālmācība, vēlreiz, tad ir patstāvīga atbildība. Un lūdzu, tikai nevajag pārinterpretēt, skaidrs, ka ir brīnišķīgas tālmācības skolas ar lieliskiem instrumentiem, un mēs viņus redzējām, uzklausījām, un ļoti labi redzam, ka tas varētu palīdzēt tiešām daudzos gadījumos, bet ir jautājums par to, kurš uzņēmās atbildību. Un arī atceramies, ka tālmācības skolas tomēr arī maksā naudu, un īstenībā diezgan arī lielu naudu, un ne visi to var atļauties. Kolēģi, mazliet klusāk. Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, nedaudz par cipariem, kas šeit arī izskanēja. Izskanēja, ka tālmācība esot dārga, un vecākiem ir jāmaksā daudz līdz, bet kāds tā ir? Ir noteikti bāzes likme, ko valsts sedz par katru skolnieku mēnesī skolai. Ja, tātad šie 152 eiro, kas reizinās ar koeficientiem. Klātienes skolēm tas ir 1,25, bet tālmācības skolām 0,76. Lai nodrošinātu labu kvalitāti, kādam tā starpība ir jāsadz. To dara vecāki. Ja pieņems to, kad ir izglītība ģimenē, ja, tas koeficients ir vēl zemāks.
Ja? Un līdz ar to vecākam, ja viņš pats jutīsies, ka viņš nav pedagogs un gribēs šo pakalpojumu no kādas šīs tālmācības skolas, tad būs vēl vairāk jāpiemaksā. Saprotat, ka jūs to paredzat tikai tiem, kas var to atļauties. Un man tāds jautājums ir katram vienam, kas jūs tagad balsosiet. Jums būs jābalso par šo priekšlikumu. Šī laikam ir pēdējā iespēja, 17. priekšlikums, lai vērstu vēl visu par labu, jo mēs no dažādām frakcijām iesniedzām, tad tagad ir apvienotā saraksta. Nacionālās apvienības noraidījāt, tad nākamais. Pār pa 3000 bērnu šobrīd ir tajā posmā 1 līdz 6. Tad cik? 2500. Labi. Paldies Lūdzu, par precizējumu. nesarunāties ar zāli. Paldies par precizējumu. 2500 bērnu. Jau šobrīd es redzu ļoti daudzās pašvaldībās. Pašvaldības skolās sludinājums, ka meklējam skolotāju palīgus, meklējam asistentus. Viņi jau šobrīd trūkst. Ka šie vairāk tūkstoši bērnu ir tālmācībā, kuriem ir nepieciešama asistents. Un šie asistenti šobrīd un skolotāji palīgi šodien, kamēr vēl nav aizliegta šī tālmācība, ir vecāki, kas to brīvprātīgi dara, jo tā ir viņa atbildība. Un man tā liekas, tas ir ciniski teikt, mēs to darām, jo esam paši nodefinējuši, ka atbildība ir jāuzņemās bērnam. Jebkurā gadījumā atbildība ir vecākam. Un tas ir tikai cinisms teikt, ka 1. klases tagad skolniekam būs jāuzņemās atbildība pašam par sevi, ja viņš gribēs palikt tālmācībā. Izrietot no nākamajiem šiem te priekšlikumiem, kas ir tālāk uz priekšu, tad diasporas un diplomātiskā dienesta un konsulārā dienesta bērni, tad viņi varēs uzņemties tā atbildību, pārējie nevarēs. Un kā jūs atrisināsiet to, ka šie vairāk tūkstoši bērni ieplūdīs parastajās skolās, kur jau es minēju, ka trūks šīs te palīdzības, kur trūks palīgu? Kā jūs to risināsiet? Kā jūs to redzat? Jums ir atbildi tie, kas spiedīs pret. Tāpēc es aicinu spiežat pār, liekam atpakaļ iekšā, ka tā tālmācība var būt. Ar visiem pārējiem priekšlikumiem, kas jau ir un deleģējumiem MK, mēs uzlabojam, mēs kontrolējam, jo patiešām, ja līdz šim vienīgais kontrolas mehānisms bija paškontrolas ziņojums, uz kuru reaģē, uz kuru atbrauc un skatās, te es saku, ka tā nav kontrola. Normāla kontrola ir ar digitāliem rīkiem, ka mēs skatāmies, kur skola ko dara. Un tad arī reaģējam. Un tā mēs būsim uzlabojuši kvalitāti. Šobrīd jūs vienkārši šķirojat bērnus, nevis uzlabojat kvalitāti skolās. Paldies! Jā, kolēģi, ja mēs runājam par iepriekšējo priekšlikumu, kas tika atbalstīts, es piekrītu, ka idejiski mēs viņu varam atbalstīt, bet šajā gadījumā tad nepaskatāmies uz vienu sabiedrības grupu vai uz 3 sabiedrības grupām, bet paskatāmies uz citām sabiedrības grupām, kur tas būs vitāli svarīgs. Jo savādāk mēs tiešām nostādām nelīdzvērtīgā pozīcijā. Piemēram, es pateikšu, kāpēc. Ja mēs paskatāmies, tātad ir Latvijas Republikas pārstāvis starptautiskās organizācijās un institūcijās. Tātad tas ir terminēts laiks, bet mēs ļoti labi zinām, ka ir arī lielie uzņēmumi, kuriem ir vecākiem terminēts līgums uz pusgadu, gadu ārzemēs. Un mans piedāvājums arī bija, ka tad arī sniedzam izņēmumu izglītojumiem, kuru vecākiem ir terminēts darba līgums ārzemēs un kuri kopā ar vecākiem uz laiku dzīvo ārzemēs. Mēs šobrīd pretnostatām, iepriekšējais ir pretnostatījums arī šiem. Mēs pasakām, ka mums ir, piemēram, diaspora, konsulārā dienesta darbinieki, karavīri ir svarīgi. Bet šie cilvēki, kas īstenībā strādā ārzemēs, kas pēc tam šo savu naudu arī tērēs, iespējams investēs Latvijā, mums viņi nav būtiski. Es pieminēšu arī vēl vienu piemēru. Man tiešām drauga ģimene pirms gada pārcēlās uz Nīcu, uz Franciju. Meita mācījās 4. klasē. Viņa šobrīd U12 čempionē Eiropā, jo viņai piedāvāja labus nosacījumus, redzēja potenciālu, ka viņai ir spēcīgs nākamais tenisa zvaigzne. Šeit arī viņa neiekļaujas. Tāpat daļslidotāji jau 3. un 4. klasē uz kādu laiku pārceļas uz ārzemēm. Šeit arī viņa neiekļaujas.
Un pie tam arī trešais priekšlikums izņēmums, ko mēs piedāvājām, viņš tika saskaņots ar Sporta federācijām. Mēs diskutējām, Dāvi, mēs ar tevi tikāmies, tika virzīts atbalsts. Bet kurā vietā jūs pazaudējāt to cilvēcību, bet paņēmāt vienu šauru jomu? Kāpēc mēs pretnostatam konsulāro dienestu karavīru ar cilvēkiem, kuri sniedz savu pienesumu Latvijai gan sportā, gan kultūrā, gan arī nodokļos? Kas ar mums cilvēkiem notiek? Es aicinu jūs atbalstīt. Paldies! Jā, kolēģi, man liekas, vispār muļķīgi, kāpēc ir jāparedz izņēmumi, ja tas skaits ir mazs. Ja skaits ir mazs, tad principā, kuriem tas ir nepieciešams, tie tur arī mācās. Un, protams, ka tas nav tā tik vienkārši, kā iet tradicionālā klātienes skolā. Tas tomēr ir kaut kāda sarežģījuma un viss. Un tāpēc daži ir, kas tu izvēlās. Bet, ja reiz esat lēmuši, kad no 1. līdz 6. klases jūs daļēji aizliedzat, tad droši vien, ka tā tagad jāsaka, jo aizlieguši jūs nesat. Jūs atļāvāt šiem diasporas cilvēkiem, diplomātiem, konsulāro dienestu, karavīriem, tiem jūs atļāvāt. Un tad ir loģisks šis priekšlikums, kas īstenībā ienes tad iekšā tos izņēmumus, kuriem arī patiesi tas ir nepieciešams, kur ir kādas medicīniskas lietas, ja, kādēļ nevarētu. Varbūt ir kādas speciālās vajadzības, kādēļ vajadzētu, ja, tad ir sports, kultūra, kuriem ir tas saistīts. Ja. Tieši tas pats ir arī, kad tajā iepriekšējā, ja ir nozīmēts, ja, kā Latvijas Republikas pārstāvis, tas, ko arī Česlavs teica, kāpēc uzņēmums nevar nozīmēt, kāpēc uz viņiem tas neatiecās. Jo tad šie izņēmumi būtu. Es arī no komisijas atceros, ka teica, tas bija no izglītības kvalitātes pārvaldes, ja, ka teica, jau šitādus liekam iekšā, te jau tur jebkurš derēs. Bet lai tagad dara jebkurš. Kāpēc nevar derēt jebkurš? Tas bija arguments. Tad jau jebkurš derēs. Te jau priekš kā mēs vispār sietu liekam. Bet jūs esat uzlikuši sietu. Jūs esat uzlikuši ļoti arogantu sietu. Patiešām ļoti arogantu sietu, kur es redzu, ka šie atašēji vēl kādas lietas, ja, kas pilda, varēs viņu bērni būt, bet pārējie nē. Tāpēc tādam mazākam ļaunumam es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ja, lai mēs vismaz ieliekam iekšā arī tos bērnus, kuriem tas ir nepieciešams. Bet kāpēc ir jāmēģina nosaukt, atrast diagnozes, vēl kādas lietas, sarežģīt procedūras, kad vienkārši visiem, kam tas ir nepieciešams, tie mācās? Un vecāki tur neiet prieka pēc. Tā tikai izglītības zinātnes ministre Meldbārdas kundze uzskata, ka tā ir tāda ērtība vecākiem. Tas bija ziņu raidījumā, tika intervijā tā teiks, ka tas vecāku ērtībā. Tā domā izglītības zinātnes ministre. Tādēļ arī tāds rezultāts. Tā kā es aicinu atbalstīsim, lai kaut cik vismaz veselais saprāts ienāk šajā likumprojektā. Paldies! Debates slēdzu. Paldies par šo un arī par nākamo priekšlikumu. Jā, mēs ļoti daudz debatējām par izņēmumiem, konsultējāmies arī ar veselības ministriju, ar izglītības, arī ar kultūras ministriju. Un tad bija tas stāsts, ka cik sīki un kurš noteiks un likums nedefinē konkrētas diagnozes, kuras rakstīt nē. Un, tieši tā, kā Grasberga kungs teica, tad jau ir viss tās. Tā kā šis ir rūpīgi izsvērts un turpināsim sadarbojoties ar ekspertiem par to runāt. Balsosim par 22. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 14, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.